Kas ir skaņkārta? Vienkāršā valodā sakot, tas, kas ir nepieciešams solfeģo apgūt, skaņkārta ir mažora vai minora. Ideālā variantā, ja tu vari noteikt arī tonalitāti, kas tas tāds ir? Tu skaties pēc atslēgas zīmēm. Bieži vien, mēģinot noteikt tonalitāti, tev palīdz zīmes pie atslēgas un pēdējais vai pirmais akords vai nots. Piemēram. Kā piemērs, šāda te dziesmiņa, ja? No dziesmu grāmatas, tad ir violas atslēga, un pie atslēgas ir viens diezs, fādies, ja? Un sākas ar noti re. Savukārt pašās beigās mēs redzam, ka pēdējā nots violas atslēgā mums ir nots sol. Tātad mēs domājam tagad, kādā tonalitātē ir viena zīme pie atslēgas. Viena zīme pie atslēgas mums ir sol mažorā vai mi minorā. Un ja sākas ar re un beidzas ar sol, tad kurā no šīm tonalitātēm šīs ir noturīgās pakāpes? Noturīgās pakāpes tās ir sol mažorā, sol, si, re, noturīgās pakāpes. Šī ir sol un pirmā nots sākas ar re. Tāpēc šī skaņkārta, ja mums būtu jānosaka, ir mažora skaņkārta un tonalitāte ir sol mažors. Tā tu vari noteikt visām dziesmiņām, skaņdarbiem un solfeģo mājas darbos skaņkārtu.